kāpēc es sāku ierakstīt šitos video, jo mēs tagad sākām jaunu privātu māju projektu. Pašu projektu jau mēs iesākām taisīt gadu atpakaļ, tas mums aizņēma gadu, lai uztaisītu projektu, plānojumu, visu to, bet tagad sāksies tieši paši būvniecības darbi. Un es gribu ierakstīt visus tos, nofilmēt tā kā video dienas grāmatu uztaisīt. Ja ne priekš viena cita, vismaz pats priekš sevim būtu interesanti, jā. Nepatīk, var neskatīties, bet man būs interesanti paskatīties uz apakaļ un būs viss ierakstīts soli pa solim, kāds tas process ir. Jo tagad mums tur ir tikai pļauja. Mums uztaisījām mēs žogu apkārt, un tas arī viss mums tur ir liela pļauja, un sāksim taisīt mājas. Tad šodien es strādāju no mājām, māju ofisā, un mums ir jāsagatavojas pirms saita vai objekta drošības plāns, plānojums, lai mēs varam sākt vest konteiners, office, tualets un sākt visu sagatavot, kur ir materiāli noliktavu, mums būs storage, kur mēs liks, un tad sāksies atkal viss būvdarbi tālāk. Un es teicu ierakstīt visu to no sākuma līdz beigām, kāds tas process ir un ar visām problēmām un viss, kas tajā ietilpst. Tagad mums ir plānotais projekta laiks ir 18 mēneši, kas ir pusotrs gads, tā kā būs dahuja video pa šito ten. Labāk vai sliktāk, bet jā, redzēs. Un tā kā jā, tagad to visu tā salikt, safilmēt, un tā jau redzēs, kas no to sanāks, tad būs interesanti paskatīties uz apakaļ visu to procesu. Tā kā, ja kādam ir interesē, var droši skatīties, sekot līdz tam procesam, bet jā, tā kā tāpēc šie video sāk tapt, viņi taps vairāk, un jā, daži būs interesantāk, daži būtu netik interesanti, bet tāda ir tā ideja aiz to. Tā kā, jā, patīk skatās.